Parunāsim atkal par informāciju, par komunikāciju, kā tas ir mūsu ikdienas dzīvē. Tad, kad cilvēki viens otram kaut ko grib pateikt, viņi saka vai raksta informāciju. Tātad viņi viens otram dod ziņas par kaut ko. Ja mēs esam lietišķā vidē, mācību vai pat zinātniskā vidē, tad forši visu saprot. Tur pārpratumi ļoti reti, kad gadās. Ļoti reti. Tikko mēs nonākam personisko attiecību vidē, tā saukās kaut kādi murgi. Es taču tev teicu. Kad tu man teici? Tu man neko neesi teikusi. Kā es tev neteicu? Es taču tev vakar jau teicu, es tev 100 reizes esmu teikusi, taču izdari to un to. Man tā ir pirmā dzirdēšana. Jums nav tādas sadursmes? Personīgajās attiecībās šādi pārpratumi gadās ik uz soļa. Kāpēc? Tāpēc, ka personiskajās attiecībās mēs apmaināmies ne tik daudz ar informāciju, cik ar tās dziļāko slāni. Ar iespaidiem, tēliem, izjūtām, pārdzīvojumiem un emocijām. Personiskajās attiecībās tas ir svarīgāks nekā informācija. Tad, kad es tev ko saku, es sagaidu no tevis emocionālu reakciju, lai tu ne tikai dzirdi, ko es tev saku, bet arī jūti un reaģē uz to, ko tu jūti. Piemēram, es varu tev teikt, ka vakar skatījos filmu Melnie zābaki. Tā ir informācija. Kāda būs tava reakcija? Skatījies filmu. Un kas tur bija? Par ko te bija tā filma? Es stāstu, ka filma bija par vīru, kurš uztaisīja melnus zābakus un staigāja ar tiem pa baltu tepiķi. Un kāda būs tava reakcija? Baltu tepiķi redzējis neesi, bet vismaz vari iztēloties, pēc analoģijas ar citu tepiķi. Melnus zābakus un vīru arī tu esi redzējis. Iztēlē saliekas bildīte, vīrs melnos zābakos iet pa baltu tepiķi. Ok, un? Filma, vīrs gāja ar melniem zābakiem pa baltu tepiķi, un kas tad ir? Saruna it kā man nemaz nevēršas plašumā. It kā nav jēgas turpināt. Kāpēc? Tāpēc, ka tev nav emocionāla reakcija uz to. Tu neizpratnē skaties, kas to pa tādu dumju filmu ir. Ko tu gribi man pateikt, ka tu biji uz filmu? Labi, es dzirdēju. Ko tu vēl gribi pateikt? Ko tu gribi no manis? Es varbūt uzdrošinos un es stāstu, bet kā tu nesaproti, tur taču bija tas un tas vīrs teica to un darīja to un viss, kas notikās, un filma bija baigi forša. Labi, un? Nekas. Es jūtos nedzirdēta, jūtos nesaprasta. Kas tam man bija jādzird? Es taču visu dzirdēju, tu izstāsties, es dzirdēju, ko tu gribi no manis? Stulba sajūta, vai ne? Dāmas, mēs šādu sajūtu bieži vien piedzīvojam, vai ne? Ļoti bieži. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, ko mēs dodam pasaulē, nav tik daudz informācija, cik emocijas. Un ja otrs cilvēks šīs emocijas neuztver un adekvātu reakciju neizrāda, tad mēs jūtamies nedzirdēts. Tas ir tas, ko mēs sadzīviskajā līmenī savās personīgajās attiecībās viens otram dodam un viens no otra ņemam. Mēs ņemam ne tik daudz un dodam ne tik daudz informāciju. Lai nodot informāciju, tur gar nav jārunā, kur tu ies tur un tur, kad tu būsi tikos un tikos. Ok, labi. Ja mēs gadu šitā dzīvojam, teiksim, ar savu vīrieti, pēc gada man pilnīgi noteikti būs sajūta, ka viņš man nemīl, viņš man ir aizmirsis. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš emocionāli nepiedalās manās kaut kādās pieredzēs. Personīgajās attiecībās runa un komunikācija nav tik daudz apmaiņa ar informāciju, cik apmaiņa ar kaut kādiem emocionālajiem iespaidiem. Vai tur mums ir šī tuvība emocionālajā ziņā, ka es jūtu to, ko tu jūti, un man tas ir svarīgi, un tu jūti to, ko es jūtu, vai nav? Ja mums nav šī tuvības sajūta komunikācijā, tad viņi nekādīgi nevar būt arī fiziskajā kontaktā. Nav. Lūk. Ar tādām situācijām mēs sastopamies ļoti bieži, ļoti bieži. Dažreiz arī darbā, tad, kad parādās emocijas, tāpēc arī darba devēja mēdz teikt, atstāja savas emocijas mājā, jo emocijas ļoti sarežģīja saskarsmi starp cilvēkiem.
padara to saskarsmi kaut kādu dīvainu. Nu, teiksim, priekšnieks tur tā emocionālāk pateica padotajam kaut ko. Padotais uztvēra, jo īpaši tad, ja viņa sieviete ir, padotais uztvēra emocionālo informāciju, sāk pinkšķēt vai uzmet lūpu. A to informāciju, ko priekšnieks gribēja pateikt, viņi vispār neuztvēra. Aizgāja padotāja, darbiniece aizgāja pie priekšnieka, kaut ko tur viņam skaidro, un priekšnieks nesaprot, par ko ir runa. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi komunicē divos dažādos līmeņos. Viens komunicē emocionālajā, un otrs komunicē informācijas līmenī. Iznāk, ka šī informācijas pasaule, kura mums te tuvojas, bet kurā mēs ejam iekšā ar lielu joni un esam jau iegājuši tā kā apmaldījušies, izrādās, ka tur kaut kas ar kaut ko nesaskan. Mani nesaprot, mani nedzird. Sabiedrībai attiecībā pret valsts pārvaldes sistēmu ir tieši tāda pati noskaņa. Mūs nedzird, mūs nesaprot. Katrs dara, kā viņš grib. Kas tā par lietu? Kad tā ir bijis, tā nekad nav bijis. Tagad katrs dara, kā viņš grib. Neteiksim, kā viņš grib, bet teiksim tā, kā viņš saprot informāciju. Runa ir par to. Nu, lūk, tātad komunikācija notiek fiziskajā līmenī, tātad caur kaut kādu dzirdamu vai redzamu zīmju sistēmu, caur kustību varbūt, vienalga. Un komunikācija notiek omas un domas līmenī, un tur arī kaut kāda informācija cirkulē, kaut kādi tēli, kaut kādas asociācijas, vispār par ko Aurika runā, galīgi garām. Lūk, piemēram, ja es tev saku, lūdzu, pagriez klusāk, vai arī man tik ļoti nepatīk, ka tu tā dari, tad es sagaidu, ka tu sapratīsi, kāpēc es tā saku. Jo tu uztversi manas izjūtas un reaģēsi uz to, un tu sapratīsi, ka es jūtos slikti, ka tu tā dari. Tu nereaģē, es tev kaut ko teicu, tu nereaģē. Un man uzreiz galvā, bļāviens, āpsis tāds. Ciešos, līdz vienā brīdī saku vēlreiz, taču izbeidz, es taču nevaru vairs to izturēt. Tu kā klausītājs sajūti manu klātbūtni sakāmo un skaties uz mani tādā neizpratnē. Ko tu tā kliedz? Kas tev atkal ir? Bet ka tu nedzirdi, ka es tev saku. Bet es taču dzirdu. Kā labi, tad tu nenogriezi klusāk? Es taču tev teicu nogriez klusāk. Kas sako tālāk? Diezgan ilga un pilnīgi tukša vārdu pārmaiņa, kur cilvēki savstarpējā nedzird, kur rezultātā cilvēku savstarpējā nedzirdēšana vēl vairāk padziļinās. Par ko vispār ir runa? Ja jums ir pusauģu bērni, viņi droši vien par jums tā šad tad domā, par ko viņa vispār, kas viņai ir, ko viņa grib no manis, mutere. Un mums attiecībā uz bērnu runām vai, teiksim, saviem partneriem ir tieši tāda pati neizpēr, kas tev ir? Ko tu gribi no manis? Un te nav runa par to, ka kāds ir muļķis vai kāds ir gudrāks. Runa ir par to, ka kaut kādi gļuki notiek komunikācijā. Kaut kas ir ar šo komunikāciju ne tā. Pazīstam situāciju? Es pieļauju domu, ka jā. Cilvēki bieži vien viens otram nodod kaut kādu informāciju, bet ar tās pieņemšanu un uztveri ir ļoti čābīgi. Kāpēc? Te ir daudz iemeslu. Psihologi mums ļoti daudz ko skaidro un palīdz orientēties, bet viņi saka tik daudz informācijas, ka arī grūti saprast. Par visiem šiem cēloņiem es nestāstīšu, tikai par dažiem, un arī ne šajā reizē. Pagaidām tā.